Mamma Kristū. Podkāsts, kurā tev, mammu, ir iespēja iedvesmoties no citām māmiņām, kuras savu dzīvi cenšas apslēpt Kristū. Jēzus ir teicis: Es esmu vīnakoks, jūs tie zari, kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Tas atrodams Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas 5. pantā. Šis podkāsts nav mācību grāmata. Aicinātās mammas nav perfektās mammas ar perfektajiem bērniem. Šis podkāsts Dieva žēlastībā ir veidots, lai tevi iedrošinātu ikdienas staigāt dzīvā sadraudzībā ar debesu Tēvu. Viņš, vislabākais vecāks visos laikmetos, nav atstājis mūs bez padoma, kā audzināt savus bērnus. Šis ir nopietns laiks, kurā dzīvojam mēs un mūsu bērni, un mums kopā ir jāsagatavo savas ģimenes un apkārtējie ļaudis Jēzus otrajai atnākšanai. Tāpēc kopā aplūkosim Dieva dotos padomus gan Bībelē, gan caur Dieva pravieti Elenu Vaitu. Pirmajā sezonā ir apkopoti temati un citāti no grāmatas Bērna vadonis pirmajām 30 nodaļām. Mēs ticam un lūdzam, ka gan šie padomi, gan mammu līdzdalītā pieredze, kā tos praktiski īstenot dzīvē un kā turēties pie Jēzus mīlošās, saprotošās rokas, tevi, mammu, stiprina. Labrīt, labdien vai labvakar katrai mammai, kas ir kopā ar mums. Gluži kā mēs vienu otru neredzot un neesot blakus, tomēr varam šādi arī būt kopā. Tāpat arī debes Tēvs ir mums blakus ik uz soļa. Un Pāvila vēstulē korintiešiem, 2. korintiešiem 5. nodaļas 7. pantā ir rakstīts, jo mēs dzīvojam ticībā un neskatīšanā. Mēs tagad visu redzam mīklaini kā spogulī, bet tad vaigu vaigā. Tagad es atzīstu tik pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts. Un šī bija rakstvieta no 1. korintiešiem 13:12. Šodien mēs Jēzu redzam kā spogulī, caur viņa vārdu, Bībeli, arī piedzīvojumos, un Dievs mums dod ticēt. Un tāpat arī ar bērnu audzināšanu. Šodien mēs ticībā sējam sēkliņas, kurām bieži vien vēl neredzam augļus. Bet, kā stāv rakstīts, Galatiešiem 6. nodaļas 9. pantā, tad nu nepiekusīsim labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Lai šī saruna tevi, māmu, stiprina, nepagurt, turpināt sēt, darīt labu savā ģimenē katru sekundi, jo Dievs savā žēlstībā apsola, mēs arī pļausim. Iesākumā kopīgi pielūgsim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, es Tev pateicos par to, ka varam pulcēties arī šādi kopā ar Tevi. Mīļais Tēvs, lūdzu stiprini mūsu sirdis no Tava vārda, ko mēs pārunāsim. Stiprini mūsu sirdis no tā, kādi piedzīvojumi katram ir. Un lūdzu palīdz mums saskatīt Tevi caur šo visu. Es lūdzu, lai Tu uzrunā mūs tagad kopīgi. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Šodien ar tevi kopā esmu es, Emīlija, un kāda mamma, kuru es pazīstu visu savu mūžu. Tā nav mana mamma, bet tā ir mana draudzene kopš bērnības laikiem jau Maija. Un man tiešām prieks, ka Dievs ir pavērs ceļu mums būt kopā arī šeit. Ievadā atgādināšu, kas mūs sagaida. Sākumā nedaudz vairāk iepazīsimies ar Maiju, tad arī vaicāsim pēc tā, kas viņai kā mammai ir bijis vērtīgs un noderīgs audzināšanas pieredzē. Un pēc tam dosimies pie mūsu otrās daļas mammu, kā tu spēji palikt Kristu ikdienā. Un noslēgumā aplūkosim mūsu šodienas tematu bērna pirmo dzīves gadu svarīgums. Bet tagad, Maija, vai tu vari lūdzu mūs ar sevi nedaudz vairāk iepazīstināt? Jā, mani sauc Maija, kā jūs dzirdējāt. Un man ir meitenes mājās. Man ir šobrīd 2,5 meitenes. Manai vecākajai meitai viņai ir 4 gadi, Melisa. Tad man ir 1,5-gadīga Emma. Un tad mums ir mājā gaidāms vēl viens maziņš bērniņš, kur arī ir meitenīte, cik mēs zinām. Un viņai gan vārdiņš vēl nav izdomāts. Mums vēl jānonāk pie šī.
bet mums ir 2,5 meitiņu šobrīd, un mēs dzīvojam Dānijā, jo mans vīrs ir Dānis, un tur mēs audzinām savus meitnītes laukos. Tāpēc arī es pieminēju, ka Dievs ir pavēris mums ceļu, tikties burtiski. Patiešām. Jā. Paldies, ka iepazīstināji arī visus pārējos klausītājus. Varbūt varētu padalīties, ko tu kā mamma vēlētos nodot citām mammām, kā tādu mantojumu, ja tā varētu teikt. Varbūt, ko tu pati būtu gribējusi, lai kāds tev pasaka jau pirms tam, kas ir vienkārši palīdzējis mammas ikdienā audzināšanā? Jā, tas ir tāds ļoti labs jautājums, par ko es arī tā nopietni domāju. Pirmais, man liekas, ko es tā varētu apkopot, ir, ka jāatcerās lūgt par savu bērnu. Bet tas, protams, kaut kas, ko mēs daudz dzirdam. Man liekas, tas arī pirmais, ko katra mamma saka, ka ir jālūdz par savu bērnu. Bet es to arī esmu pieredzējusi īpaši tad kaut kāds grūtāks posms, kad ir kaut kāda nepaklausība kādā konkrētā jautājumā, piemēram, vai kāda cita tāda problēma. Tad īpaši par to lūgt. Un arī, ja tas bērniņš ir mazliet vecāks, varbūt par 1 gadu vai kā, ka lūgt arī kopā ar bērnu par to lietu. Jo tas palīdz, arī tīri tāpēc, ka viņš to dzird, bet arī protams, Dievs to arī dzird. Un vēl viena lieta, ko es esmu atklājusi teikt pēdējā laikā, tas varbūt pašā sākumā mazāk ir iespējams, bet tas, ka man vismaz palīdz pamosties no rīta pirms bērniem. Tas man ir palīdzējis, jo citādāk, ja es pamostos tā, ka mani bērni ienāk istabā, ja vismaz viens no viņiem, kas ienāk istabā, tad tāda sajūta, ka tu jau piecelies uzreiz savā darbā, tad tev nav bijis laika sagatavoties tam, tā it kā tu pamostoties jau kavē. Tāda sajūta man ir. Jā, tā ir tāda viena lieta, ko es tagad pēdējā laikā esmu atklājusi. Nevienmēr, protams, tas tā izdodas, jā. Būsim reāli, kāda ir realitāte, bet mēģināt organizēt savu dienu tā, ka to var izdarīt. Tas nozīmē, protams, jau iepriekšējā vakarā aiziet laicīgāk gulēt. Jā, bet nevienmēr, kā es saku, tas var izdoties. Vēl viena lieta, ko es domāju, kas ir svarīga, par ko es esmu domājusi arī iepriekš, ir par to, ka mēs esam savu bērnu īpaši šajā te jaunākā vecumā, jo man vecākā meita, viņai ir 4 gadi, ir tas, ka mēs kā vecāki, īpaši kā mammas, kas ar saviem bērniem pārsvarā ir vairāk kopā nekā tēti, ir tas, ka mēs esam savu bērnu emociju vadītāji. Ja viņiem ir kādas, tur bēdas vai vēl kaut kādas lietas, kas varbūt nav nepieņemamas, bet varbūt neatbilst patiesajai situācijai, varbūt ir pārspīlējums vai kaut kas tāds, ir, ka mēs esam tie, kam tas ir jāvada. Tas nozīmē, ja kaut kas tur nokrīt vai saplīst vai vēl kaut kas, ka mums ir vairāk tādas emocijas, mums ir meitenes, kā jau jūs saprotat, ka uzreiz varbūt nāk raudiens vai kaut kāds brēciens vairāk varētu nosaukt, vai vēl kaut kas, bet ka mēs esam tie, kas saka, nē, to tu tagad pārtrauc, tā mēs nereaģējam. Un mēģināt to kontrolēt. Un arī viens tāds maziņš teikumiņš, kas mums vienmēr ir palīdzējis, pārsvarā, ka mēs jau no mazām dienām, ko es vienmēr teicu, ir, ja tev ir grūti, tad ir jālūdz Dievs, vai tad pielūdz Jēzu. Tā mēs drīzāk sakām. Un tagad jau viņa ir, mana vecākā meita ir gan liela, lai saprastu, ka, ka es viņai jautāju, ja tev ir grūti, kas ir jādara, tad viņa man pat atbild, jālūdz. Es saku, tad tā darām, ja arī kaut kāda vienalga, kaut kāda problēma, kur viņai ir grūtības vai savaldīties vai kaut ko citu izdarīt, tad tas ir tas, ka mēs varam pielūgt Jēzu, lai viņš mums palīdz šajā situācijā. Un vēl pēdējā lieta, par ko es biju domājusi, ir tā, ka ir svarīgi saprast to, kas ir tās lietas, ko tu vēlies iemācīt bērnam, ka tās ir kaut kādas vērtības, apsēsties. Īpaši vislabāk kopā ar savu laulāto draugu apsēsties un padomāt, kas ir tas, ko mēs vēlamies mācīt saviem bērniem, kas ir mūsu prioritātes, kas ir tas, ko mēs vēlamies. Un tad var domāt par to, kā mēs tur praktiski varam nonākt. Tas izklausās varbūt ļoti tā teorētiski un tā, vai biznesa veidā kaut kā izklausās, jā. Kā arī māsa vai bieži ir rakstījusi par to, ka, lai sasniegtu kaut ko, mums ir vajadzīgs mērķis. Un šajā ziņā arī tas, ka, ja mēs saprotam, ka man ir prioritāte kaut kādā mērā, ka tas bērns
dievkalpojumā sēž mierīgi, kā es to varu īstenot? Tad sāk domāt, labi, mēs paņemsim kaut kādas grāmatiņas līdzi. Tad mēs neļausim staigāt apkārt. Un ja mēs staigājam apkārt, ko mēs darīsim ar to bērnu? Vai mēs vedam pie rotaļlietiņām, vai mēs saprotam, ka to mēs negribam, tad mēs varbūt kaut kādus citādus risinājumus rodam. Bet, saprast, kas ir tas, ko mēs vēlamies īstenot, un tad mēģināt domāt un lūgt par to, kā mēs to varam īstenot. Jā, paldies. Šo visu klausoties, man nāca prātā 2 panti. Viens ir, ko Jēzus sacīja, lūdziet, tad jums taps dots. Un otrs arī Jēkaba vēstulē, jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Un cik daudz vairāk mums būtu, ja mēs lūgtu, vai ne? Par savu bērnu pirmkārt, ar savu bērnu arī otrkārt, ko tu arī pieminēji. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un mēs droši vien kaut kā daudzreiz ieejam tajā, tie ērkšķi apaug ap sirds augsti, un mēs ieejam tajā ikdienā, un to garīgo pasauli jau mēs neredzam īstenībā, bet patiesībā jau te notiek liela cīņa apkārt visu laiku, un šī garīgā cīņa starp gaismu un tumsu, un arī par mūsu bērniem. Un tāpēc ir tik svarīgi, vai viņi ir mazi vai lieli, bet lūgt par viņiem un mācīt arī ar viņiem, jā. Un ļoti jauks viens teikumiņš, ko es domāju, mēs katru māmu varam paņemt, kad tev ir grūti, tad lūdz Jēzu gan sev, gan arī mūsu mazajiem vai lielajiem bērniem. Tas ir, jā, paldies Dievam, ka viņš mums ir tajos brīžos vienmēr blakus. Bet tagad pāriesim pie otrās daļas mammu, kā tu spēj. Šī podkāsta viens no mērķiem ir kopīgi tikt stiprinātam, palikt Kristū. Un viņš pats mūs uz to aicina, Jāņa 15. nodaļā. Un tur 7. pantā ir brīnišķīgs apsolījums, arī par lūgšanu. Ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Dievs mums apsola, ka varēsim lūgt, ko gribam, un tas notiks, bet kā katram apsolījumam ir nosacījums, un nosacījums ir palikt Kristū. Un tāpēc ir tik svarīgi saprast, kā tad to praktiski darīt. Nesen es runāju arī ar kādu māmu, un sarunā mēs abas divas vienotrai atzināmies, ka tad, kad bērniņi ienāca pasaulē, tad bija tāds kā šoks, kur ir mani stundu garie rakšanas svētbrīži ar kladītēm un visu pārējo, un ko man tagad darīt. Un es jūtos tukšs, man nepietiek ar 5 minūtēm. Jā. Tāpēc tiešām tas ir tāds svarīgs jautājums arī mums mamām, gan kad ir mazi bērni, gan, protams, arī kad lielāki. Varbūt tu, Maija, vari lūdzu padalīties arī ar to, kā tu ikdienā centies palikt Kristū. Arī tagad, kad tev ir pašai 2,5 mazas meitenītes. Jā, tas ir bijis arī izaicinājums man, godīgi sakot. Īpaši jau tajos pašos pirmajos brīžos, tad tas arī ir, jo tev tas bērns ir ļoti neprognozējams. Tu nezini, kad tu varēsi gulēt, tu nezini, kad tev būs jāmostās, nezini, cik ilgi tu varēsi būt mierā. Un tajos brīžos arī Dievs tevi saprot. Un man liekas, ka ļoti svarīgi saprast, ka tu vari darīt to, ko tu vari darīt. Un nešaustīt varbūt sev par to, ka tagad man nav stunda, man nav pat pusstunda, man varbūt ir 5 minūtes, varbūt 7 no vietas. Bet tas, man liekas, ir svarīgi atcerēties, ka Dievs to zina, ka viņš tevi dzird, ka viņš tevi pazīst, un ja tu vienkārši nodos savu sirdi viņam, viņš tevi uzklausīs. Bet kad tam brīdim jau mēs tiekam pāri, varbūt ir reizēm jau pierasts, ka tev pietiek ar mazāk kaut kādā mērā. Man liekas, ir svarīgi atjaunot arī to savienību ar Kristu, arī tādā ilgākā, varbūt vismaz ilgākā laika periodā. Tas, kas man ir palīdzējis, ir atkal tas, pie kā es atgriežos, pie tā, ka pamosties agrāk. Un citreiz tā var būt ne tik vienkārša lieta. Ja tavi bērni mostās 6:30 vai 6:00 vai kā, tas nozīmē, ka pamosties var būt pusstundiņa ātrāk. Kas nozīmē, ka tev ir, protams, jāplāno arī vakars. Un jāplāno arī, citreiz, protams, ir citādāk, ja tev vēl naktī ir jāmostās daudzas reizes, ka tas ir sarežģītāk. Bet, Dievs noteikti arī, viņš tev var palīdzēt, un viņš var tev dot kādus brīžus, kad ir atslodze. Man arī ir palīdzējis tas, ka tad, kad es, piemēram, man meitenes agrāk modās, man palīdzēja tas, ka es viņus vedu uz vannas istabu, es tur
Es sēdēju uz podiņa un sēdēju ar savām grāmatām, tad es teicu, tagad mammīte palasīs. Protams, tas nav tik produktīvi, jo tu nevar pilnīgi novērsties no visa pārējā un būt pilnīgi divatā, bet tas ir daudz labāk nekā neko nedarīt. Tas ir kaut kas man ļoti palīdz. Vēl viena lieta, kas man palīdz, ir tas, ka tajos brīžos, kad ir grūti, kad ir kaut kāda vai nepaklausība, vai kaut kādas citas tādas problēmas, to arī vieglāk ir īstenot, protams, ja tu esi pavadījis laiku jau no rīta ar Jēzu, ka tu esi lūdzis pēc svētā gara, ir tas, ka tu pirms tu atbildi kaut kā traki, ir apstāties uz mirkli un pielūgt. Vienu teikumu lūkšanu, tur nevajag garu neko, bet teikt vienu teikumu lūkšanu, kungs dod man spēku, es nezinu kā ar šo te tikt galā, kā es varu iznākt no šīs situācijas laukā, kāds būtu labs risinājums. Un tad bieži vien, varbūt tev tā emocija vēl tā kā turpinās, ka gribās kaut kā reaģēt, bet pēc tam man palīdz dziesma bieži vien. Ka, tu tiec galā ar to situāciju, bet ja tev vēl tās emocijas vēl ir tādas bangojošas, tad sāk dziedāt kādu dziesmiņu. Mums bieži tās ir bērnu dziesmiņas, nezinu, dod man mīlošu sirdi, kungs Jēzu, vai kaut ko tam līdzīgu, kas pirmais nāk galvā. Sāk dziedāt, jo tas paņem arī un maina tavu to stāvokli, kurā tu esi. Un pēc tam tas aizplūst tālāk, un tad tu vakarā domā, bet kā es iznācu no tās situācijas? Un tu nemaz neatceries, kas tur notika, nekas brīnumains it kā nenotiek, bet patiesībā tas ir brīnums. Tie ir ikdienas mazie brīnumi, kuri mums liekas it kā nenozīmīgi, bet patiesībā viņi ir ļoti nozīmīgi. Jā, paldies, ka padalījies. Jā, to visu tā skatoties no tāda putna lidojuma, ir svarīgi tiešām tajā sākuma periodā saprast, ka tev tas viss ir jauns, īpaši ar pirmo bērnu, un kad ir grūti, un ka patiesībā jau mēs nekādi nevaram pielabināties Dievam, teiksim tā vai kā, un nav arī tas vajadzīgs, jā. Jo, kā ir rakstīts, Dāvids arī teica, tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti, vai ne? Un citā vietā, vai ne, ka pirms jūs lūdzat, Dievs jau zina, kas jums vajadzīgs, un tas nav par to, ko mēs Dievam izdarām vai ne, vai cik minūtes Dievs nesēž un neskaita nekad mūžā. Un tāpēc ir svarīgi to atcerēties. Tāpēc arī, ja ir kāda mamma, kura šobrīd ir šajā periodā, tad noteikti mudinam nešaustīt sevi un saprast, ka debes Tēvs dzird un redz sirdi un arī ilgas būt ar viņu kopā. Un ka viņš arī pabaros no tiem sīkumiņiem, un tas nebūs mūžīgi. Bērniņi izaug, un kā tās, kurām jau ir pavisam liela bērnu, viņi saka ļoti ātri. Tā kā tas laiks paies, jā. Bet pēc tam arī man liekas ļoti svarīgi tas, ko tu minēji, neapstāties. Un tiešām visa mūsu kristīgā dzīve ir kā tāda visu laiku izaugsme tuvāk Kristum un Kristum līdzīgam raksturam. Un vienkārši, jā, neapstāties pie tā, ka man ir maz, neko es nevaru, un tā, nepierast pie tā, kā teica, bet iet uz priekšu. Un par to gulēšanu man nāk piemērs prātā par Ģedzemanas dārzu, kura mācekļa aizmiga. Un patiesībā Jēzus arī teica, lūdziet, lai jūs nekristu kārdināšanā, jo miesa ir vāja. Bet šī lūkšana varēja viņus no tā izvilkt. Arī pat no tā miega pārdabiski. Un arī Vaitas darbos, man liekas, laikmat ilgās arī ir rakstīts, ka ja viņi būtu lūguši, Dievs būtu noņems nost viņiem šo tādu milzīgo miegu. Un tā kā vēlāk, kad jau tas ir par mūsu miegu, kad jau tas nav katru stundu jāceļās, bet vēlāk mēs varam arī lūgt, kad kungs tiešām pamodina, ka es varu šī neaizmigt tajā. Un arī, protams, no radīšanas stāsta, ko mēs mazulīšiem mācam, tā pa vakars un rīts, un diena sākas vakarā, ko tu arī vairāk kārt pieminēji, kad, ir jāplāno tas vakarā, ja es gribu ar debes Tēvu satikties, tad vakarā, es cenšos iet vai reizē ar viņiem gulēt, vai ne, vai cik vien ātri iespējams. Paldies par šo arī tavu savas sirds atklāšanu un par to, kā pie Jēzus turēties. Jā, un atgādināšu arī šīs daļas mūsu motto, tas bija atrodams Filipiešiem 4.13, kas ir es visu spēju Kristus spēkā, kas mani dara stipru. Tiešām slava Dievam, Tēvam un Dēlam un Svētiem garam par šo brīnišķīgo iespēju, ko viņš mums dod, visu spēt arī iziet no šiem kārdinājumiem, pārbaudījumiem, kurus to arī minēja, kuri esot ar bērniem ir ikus soļi, vai ne? Pāriesim pie mūsu noslēdzošās daļas, kur mēs arī tā vēl dziļāk pieskarsimies šai tēmai mūsu, kas ir bērnu pirmo dzīves gadu svarīgums.
Nesen man bija tāda iespēja būt vienā lekcijā, kur kāds, es jau gribētu teikt vīrietis gados, bet, var sakot, jau vīrietis, kuram ir jau mazbērni, runāja un stāstīja. Viņš tur stāstīja par zemeņu audzēšanu, meleņu audzēšanu un citām lietām, bet tad viņš tā vienā brīdī teica, bet es jums arī par dzīvi pastāstīšu. Un tad viņš tā teica būtībā tādus, izmisušus vārdus. Viņš teica, es nezinu, kas ir noticis ar to paudzi, kuru mēs esam izaudzinājuši. Viņš teica, konkrēti par 25, 35 gadīgiem, šo paudzi. Viņš saka, kaut ko mēs esam izdarījuši nepareizi. Un tas tik traģiski to ir dzirdēt no malas, un viņš saka, tie bērni, viņi kaut kur dzīvo ap visu pasauli, kādreiz 2 reizes gadā atbrauc pie mums, un tad mēs esam priecīgi, ka viņi aizbrauc ar visiem mazbērniem, un reāli mēs ar sievu domājam, kaut kas bija nogājis greizi, jo viņi nav tie cilvēki, kādus mēs gribējām viņus redzēt. Un to tik traģiski tā redzēt no malas, un tad nāk domas par to, cik brīnišķīgs ir debes tēvs, kurš mums dod konkrētus, skaidrus padomus, un neatstāja vienus šajā audzināšanas darbā tikai ar mātes intuīciju, kas daudzreiz ir par maz. Jā, tāpēc pateicība Dievam par praviešu garu, par tādām grāmatām kā Bērna vadonis, audzināšana un Adventistu māju un daudzām citām, kur tiešām ir pilns ar pērlēm, un kā arī šīs daļas moto mums saka no psalma 119. 103. panta, cik saldi ir tavi vārdi manai mutei, saldāki nekā medus manām lūpām. Patiešām saldi ir šie padomi, kaut reizēm sākumā sāpīgi, bet tie daudz salduma dod mūsu dzīvē pēc tam, kad mēs tos cenšamies Dieva spēkā īstenot. Pirms mēs ķersimies pie burciņas un lozēsim mūsu laimīgos citātus, varbūt mēs varētu tā apkopot nedaudz, kas mums abām arī lasot šos visus citātus par šo tēmu ir iekritis tā sirdī, kas ir tādi galvenie punkti par bērna audzināšanu tieši mazajos dzīves gados. Un arī atgādinam tev, māmu, ka tu vari šos visus citātus atrast un viņus mierīgi pārlasīt un noteikti gūt vēl daudz vairāk un plašāk un dziļākas arī atziņas. Bet mums, kas ir tas, kas mums iekrit tādi galvenie punkti tieši, ko Dievs mums ir atklājis par mazu bērnu audzināšanu? Jā, pirmais, ko es domāju, ir par to, ka jāsāk ir audzināšana jau no paša sākuma, kas liekas jocīgi un kā, bet tas, ko māsa Vaita ļoti uzsver, un arī to bērniņu nepārliecināt, bet likt viņam kaut ko darīt, kaut kādā mērā, ir vieglāk, ka viņam ir gadiņš, 1,5, nekā ja viņam jau ir 3,5 un viņš nekad to nav darījis. Jā, ļoti, ļoti piekrītu. Tas ir arī ļoti atvieglojošs padoms, kad vienkārši jāsāk agri mācīt. Un te man vienmēr nāk prātā priestera Ēļa piemērs, kur viņa dēli arī, diemžēl, bija ļoti bēdīgs liktenis. Un tur arī vaids darbos ir rakstīts, ka viņš vienkārši domāja, ka paaugsies un tad. Kā mēs iepriekš runājām, ka tad viņš varēs ar viņu vismaz parunāt ar to bērnu, viņš tur sapratīs. Īstenībā bērni laikam saprot jau daudz agrāk. Jā, un viņi arī saprot vairāk praktiski, nevis, ka viņiem pasaka vārdus, bet viņi saprot, ka viņiem parādi. Jā. Kā arī mēs pieaugušie būsim reāli. Kad mēs visvairāk saprotam kaut ko, ir tā, ka mēs to redzam. Jā, ka kaut kas mainās viņa ikdienā reāli, vai ne, no tā. Jā, piebilstot pie tā, ko tu teici, man liekas, arī tas visur parādās, ka vecāki ir galvenie. Un ka vecāku griba ir svarīgāka nekā bērna griba, un ka jau bērnībā mēs mācam viņiem pakļaut to gribu vecāku gribai. Tāds viens citāts pat par zīdaini, līdz gada vecumam, man liekas, tur pat bija minēts, ka ar tādu noteiktu balsi, nekādā gadījumā bļaujot, jo tas būtu absolūti pretēji mīlestībai, bet ar noteiktu stingru balsi, un ar tur tā rakstīts interesanti, pacelt roku, tā stingri nolikt roku, bērns sapratīs, ko tu viņam saki. Tā kā tas ir ļoti svarīgi. Varbūt mums tā liekas, kāpēc, un Sātans jau arī darīs savu darbu pasaulē ar visām padomiem, kādu tur klejo, bet viņa mērķis jau ir cits. Viņa mērķis ir pazudināt. Un tās sekas pēc tam tikai, kā šis vīrietis teica, var būt tik bēdīgas, bet Dievs no tā mūs grib pasargāt. Jā.
Jā, kā arī tu saki, ka vecāks ir galvenais, ka vecāks nepiekāpjas bērnam, bet bērns piekāpjas vecākam. Un nevienmēr tas ir patīkami, nevienmēr tas ir viegli, bet ka tam tā ir jānotiek. Ja bērns par kaut ko raud, tas nozīmē, arī kā vienā no šiem citātiem bija rakstīts, kā es atceros, ja bērns par kaut ko raud, ļoti svarīgi viņam ir to nedot. Tas nenozīmē, ka teikt, ja viņš ir vienreiz raudājis par kaut kādu konkrētu mantu, ka tu viņam nekad viņu nedod. Jā. Tas, man liekas, ir jāsaprot tāds konteksts mazliet. Jo pirmajā reizē, kad es lasīju, man likās, tā kā, tu nekad nevari viņam to dot, vai kā. Bet tad es sapratu, ka tu vienkārši, kamēr viņš raud, tas nedrīkst notikt. Tev ir jāsaka, tagad tu nomierināsies. Un kad tu būsi nomierinājies, tad mēs varam par to parunāt. Bet šādi mēs nerīkojamies. Jo citādāk tas ir ļoti, ļoti ātri pārtop par ieradumu. Kad tik līdz kā kaut ko vajag īdēšana. Jā, kā kura raksturam vienam brēkšana uzreiz jau. Bet jā, tā tiešām ir, ka viņi pieprasīs ar šo raudāšanu. Un kā es vēl kaut kur dzirdēju, kad neviena veikala scēna, kad bērns ir uz zemes un brēc, nesākas veikalā. Un man tas likās tā, wow, jā, tiešām, ka tas viss sākas mājās, kad caur brēkšanu tas neko neatrisinās. Tas vienkārši paildzinās laiku, līdz tu varēsi kaut ko dabūt, vai ne? Jā, un par to veikalu, ka tu tā piemini, tad man liekas, viena laba lieta, ko es, man liekas, Dieva žēlstībā esmu sapratusi, ir, bet tas jau ir jādara no agra vecuma. Teikt man vidējai, jau meitiņai 1,5 gads, kad viņam, teiksim, veikalā pieiet tur kaut kādas mantiņas vai kaut kas tāds, pienāk un grib spēlēties un tā, un tad mēs sakam, labi, tagad noliksim vietiņā, un tad pasakam, tā mantiņai, un tad viņa pamāja rociņā, tā, un tad mēs varam iet prom, un tad jāiet uzreiz prom, tu nevar palikt tur. Tas ir tāds, tas mums vismaz līdz šim ir strādājis. Jā, labs praktisks ieteikums. Mēs arī vienmēr pirms veikala runājam. Ja? Mēs ejam pirkt lietas, kas mums ir vajadzīgas. Ja? Mēs neprasam lietas tā. Ja jūs kaut ko ļoti gribat, tad varat pieklājīgi pajautāt, un mēs apskatīsim, vai tas ir atbilstoši un tā tālāk. Un jā, visbiežāk tas arī, kad viņi jau iet ar to domu sagatavot, ka es nepieprasīšu. Jā. Jo veikals maziem bērniem tas ir aktuāls jautājums patiesībā. Jā, jo vecākiem arī tur ir jāiegriež. Tu nevari neiegriezties veikalā. Un man liekas arī ļoti labi, ka tu galīgi nepasargā viņus no veikala, ka tu neatstāji vienmēr mājās un neej viens pats uz veikalu, bet ka tu ņem līdzi jau no mazām dienām, un tad viņi mācās. Viņiem, piemēram, kad viņi sāk staigāt, tad viņiem gribās visu paņemt. Jā, tur cūgaļiņu paņemt vai kaut ko. Viņi jau nesaprot, kas tas ir, vai ne? Tad tu saki, teikt, šo mēs noliksim vietā, bet šo banānu, ko tu vari paņemt un ielikt? Vai kaut ko tādu. Un arī uzmanību, vai ne? Jā, uzreiz ir jānovērš tādā praktiskā veidā, jānovērš uzmanību. Un arī tas, ka, zini, ja viņi man prasīs končiņu, tad es teikšu nē, bet ja viņi man prasīs ābolīti, tad man sirds nesaka tā kā, nē, tu nedrīkst. Nekas, ka mums jau 5 āboli ir mājās. Labi, nopirksim ābolīti. Tu vēlies vīnodziņas? Labi. Tieši tā. Arī negalējībās, vai ne? Ka nekad neko, protams, to mēs nesakam. Tieši tā. Bet vienkārši principi. Tieši tā. Jā, un ja vēl kaut kas no visa tā man likās tāds būtisks, kas visur caurujās, ir tas, ka šī bijība Dieva priekšā, garīgā audzināšana, viņa arī sākas jau no zīdainīša. Jā. Un es domāju, tas ir arī par ko padomāt, kā to darīt. Jau sākas, vai ne, ar lūkšanu pirms ēdienreizes, ar rociņu salikšanu, ar izturēšanos lūkšanā, vai ne, kā mēs uz celīšiem, ka mēs neskrienam lūkšanā un tam līdzīgi, jā. Jā, un nevajag sagaidīt, ka uzreiz bērns to darīs uzreiz perfekti, jā. Jā. Pirmajā reizē, kad jūs liekat rociņas vai vēl kaut kas, ka bērniņš gribēs turēt rociņas. Man vismaz tāda pieredze nav. Ir tā, ka viņiem nepatīk varbūt sākumā, nepatīk varbūt mēnešiem, bet pēc tam viņi pierod, jo viņi saprot, ka tas kā mēs to darām. Un vēl viena lieta, kas ir ļoti svarīga, ko es te pārskatīju to nodaļu, jeb to apkopojumu, ir tas, ka tas ir arī man tāds izaicinājums to izdarīt īpaši ar tādiem mazākiem bērniem, bet ar to, ka mēs mācam viņiem palīdzēt un iesaistīties ikdienas darbos. Un no vienas puses tas ir kā vienkārši ir, no otras puses tas ir ļoti sarežģīti, jo tas prasa 3 reizes ilgāku laiku un lielāku nekārtību. Un tas prasa daudz pacietības, un arī tas prasa, ka mammiņai ir
mentālā kapacitāte, kā man to patīk saukt, ka tu nereaģē ar kad kaut kas tiek izbērts vai kā citādāk, bet tas ir kaut kas, pie kā man pašai ir ļoti vēl jāstrādā, bet tas, ka iesaistīt bērniņus ikdienas praktiskā dzīvē, ka viņi zina, ko tas nozīmē, un, protams, viņiem tās prasmes arī augs, jo vairāk viņi to darīs. Jā, un kāpēc tik svarīgi to tik agri sākt, vai ne? Viņiem tas rodas par ieradumu, par normālu lietu, ka katrs ģimenē nes savu nastu. Nevis pēc tam, vai ne, 5 gadu vecumā pateiks, tagad tu varēsi man palīdzēt. Nē, kāpēc man tas jādara? Es gribu spēlēties, vai ne? Tā kā jā. Un man liekas arī svarīgi, nevadīties, protams, mums kā mamām reizēm ir grūti, būs sirsniņas dēļ, nevadīties pēc tā bērna emocijām. Viņam tas nepatīk, viņam tas ir grūti, es negribu to sagādāt tā. Vai arī, kā teicu, piemēram, par garīgām lietām, es negribu, lai viņam lūkšana vai kas ir tāds nepatīkams brīdis, un tad, lai viņš kaut vai ir. Tomēr nē, jāsaka, vai ne? Tas pāries, tas vienkārši pāries. Un daudzreiz arī tā domāju, ka bērna raudāšana tā nav traģēdija. Un tas vienkārši ir brīdis, kas ir jāpārdzīvo, jā. Labi, tad, protams, mēs neesam visu izrunājuši, bet, kā mēs jau teicām, mudinam arī jūs katru pašām lasīt šos citātus, bet tagad mēs izlozēsim kādus vēl 2 konkrētus, ko arī izlasīsim un pārunāsim. Audzināšana sākas ar zīdaini mātes rokās. Attīstot un veidojot bērna raksturu, māte viņu audzina. Jā, tas, man liekas, ir arī kaut kas, par ko mēs tieši esam daudz runājuši šajā brīdī, par to, ka tas sākas jau, kamēr mēs turam mazulīti savās rokās. Protams, tas sākas jau no pašām pirmajām dienām, bet tad varbūt tā audzināšana ir mazliet mazāk, bet arī varbūt kaut kādā mērā. Es jums varbūt pateikšu pēc pāris mēnešiem vairāk, kad atsveicināt būs atmiņa. Bet jau arī, protams, arī tu savu pusgadu veco bērniņu un arī gadu veco bērniņu vēl aizvien tur rokās. Es tā iedomājos par to, ka mēs arī viņiem mācām, ka ne visam ir jāatbild. Ka ne viss ir kaut ko viņš grib, par ko viņš raud, ka tam ir jābūt pozitīvam risinājumam tādā ziņā, ka viņš to saņem vai kaut kādā citā mērā. Un viena cita lieta vēl, ka bērniņiem bieži vien, es tā domāju no praktiskas pieredzes, jo es pati uztveru tādas lietas daudz labāk, ja tās ir kaut kādas praktiskas, ir par to, ka citreiz bērniņi rauj matus mammītēm, jau mazi bērniņi. Jā, vai sit. Viņi tā kā pajā, un tad viņi sit pēkšņi. Es tā ļoti, ļoti praktiski. Un vienkārši tajā brīdī, es zinu, ka ir daudz mamītes, kurām varbūt tas tā netraucē vai kā, un tad viņas atļauj. Tas viņu ziņā, protams, bet es to vienmēr esmu sapratusi, ka es negribu, man nepatīk. Man nepatīk rauj matus, man nepatīk, kas sit. Un tad es mierīgi apstādinu rociņu, noņem nost, saku, nē, man tas nepatīk. Un tas tā turpinās, tad var arī to bērniņu nolikt malā un teikt, man tas nepatīk, man sāp, nedari tā. To viņi sapratīs ļoti ātri. Jo man liekas, varbūt tur sākumā daudz citādāk audzināšana varbūt ir mazāk, jo viņi varbūt tik daudz neko citu nedara. Bet tādas lietiņas jau pati pirmā lietiņa, ko viņi bieži dara, ka varbūt citām mamītēm patīk, ka viņi aiztiek matus vai kaut kā tā, bet man, ja tas matiņš tiek sagrābts, un parauts, man ļoti nepatīk. Jā, un te atkal, man liekas, ir jautājums gan par, protams, patīk, nepatīk, bet gan arī par to, autoritātes lietu, ja? Un arī vispār, vai tad mēs viņam mācīsim sist, vai ne? Tā, vai ne? Arī tas. Un vēl viena lieta pie šī man nāca prātā, arī krūtsbarošana, un kad bērniņš pirmo reizi iekož. Jā, viņi to izmēģina, pārsvarā visi, es nezinu, man otrais nekoda, bet pirmais to izmēģināja. Un tad es kaut kur arī dzirdēju tādu padomu, kas man ļoti patika, ka tajā brīdī tu apstājies un tu viņu noliec nost un saki, tā mēs nedaram. Un tad turpat bija pat tā, protams, tas jāstāsta no bērna rakstura un vispārējā, bet, cik tu to redzēt bēbīšu vecumā, bet tāpat, ka tu atstāji telpu, un brīdi, jā, viņš raudās loģiski, jo viņš gribēja ēst. Un tad tu atnāc atpakaļ un saki, jā, mēs tā nedaram. Tad tu liec atpakaļ pie krūts, ja viņš izmēģinās otro reizi, tu dari to pašu. Un tas tieši kā teica, nebūs daudz reiži. Paies maz brīdis, un viņš sapratīs, es gribu pieniņu, es nekodīšu mammītei. Jā. Tā kā šeit arī rādās, ka
kad nē, ka kaut kam ir nē, kā tu teici, jā. Jā, un es gribu pieminēt, mums ir arī tādas jūtīgas dvēseles mūsu mājās. Un tad, piemēram, arī atvieglotais variants varētu būt, kad tu vismaz noliec viņu otrā istabas galā, tu varbūt neatstāji to telpu, bet īpaši, ja bērniņš vēl pats nemāk pakustēties vai kā, tu viņu esi nolicis tur, un viņš varbūt raud, varbūt viņš nesaprot, kas noticis, bet tagad kādu mirkli, mēs esam šķirti, jo tu esi izdarījis to, tu var atkal paņemt. Jā, un tā ir īstenībā mīlestība, vai ne? Un kā tu bija arī teicis, tas skaistais iznākums, ka tā ir, mēs principā veidojam raksturu. Tas ir vispār kaut kas ārkārtīgi atbildīgs un vispār grūti par to tā domāt, tāpēc slaudījam par žēlastību. Viņa žēlastība šajā visā audzināšanas procesā, bet viņam jau veidojas raksturs. Jau pirmajos mēnesīšos, vai ne, kad es vispār varu kaut ko es gribētu izdarīt, es varu to neizdarīt, vai ne, un cik tas ir vērtīgi dzīvē raksturā, vai ne. Tā kā jā, tas ir tāds tālajošs process. Es domāju, ka mums ir laiks vēl vienam citātam. Izlozēsim. Bērni aicinās vecākus darīt dažādas lietas viņu labā, apmierināt viņu vēlmes, un vecāki piekāpsies viņu vēlmēm, neņemot vērā, ka tas bērnos attīsta sautību. Bet darot šo darbu, vecāki dara ļaunu saviem bērniem, un vēlāk tie atklās, cik grūti ir neutralizēt pirmajos dzīves gados gūtās audzināšanas ietekmi. Bērniem agri ir jāmācās, ka vēlmes, kuras tiem iečukst sautība, nevar tikt apmierinātas. Šis labi sajiet kopā ar iepriekšējo un visu vispār. Šeit jau redz, Dievs mums atklāja, vai ne, ko tas raksturā atstās, ja mēs izdabājam viņu sautīgajām vēlmēm. Tas nav runa, ka viņam vajag ēst vai nomainīt pamperu, vai ne, bet sautīgās vēlmes, kas ir. Tagad, kad mēs izlasījām šo citātu, tad es domāju, kas ir tas, kuru mēs varam redzēt šo sautību? Tas, kas man nāk prātā, ir dalīšanās. Tas varbūt īpaši tāpēc, ka man ir mazi bērni, bet īpaši šī te dalīšanās. Gan, ka lielais dalās ar mazo, gan mazais dalās ar lielo. Un tikai tāpēc, ka mazais ir maziņš, nenozīmē, ka viņš neko nesaprot, nenozīmē, ka viņam viss ir jāļauj. Un tas nenozīmē, ka viņš drīkst iet un izjaukt tā otra rotaļu pasauli, kurā viņš varbūt ir iedziļinājies. Viņš nedrīkst iet un vienkārši visu kaut ko paņemt. Viņš var aiziet pajautāt, vai es drīkstu kaut ko dabūt. Ja? Jo viņš grib iesaistīties, protams, jo viņam ir interesanti. Mēs par to esam aktīvi tā kā domājuši, kas ir tas, kā maziņš bērniņš, kurš vēl īsti nemāk pateikt skaidri vārdos, vai es drīkstu lūdzu dabūt šo, kā mēs varam to mācīt. Un tas, pie kā mēs šobrīd esam nonākuši, ir, ka mazais bērniņš tad izstiepj savu plaukstiņu, it kā jautājot. Un tad tas vecākais, ja kāds cits, var atbildēt gan jā, gan var arī atbildēt nē. Un ja atbild jā, protams, tad ir brīnišķīgi, mēs sakam paldies un varam spēlēties ar to, kas mums ir. Bet ja viņš atbild nē, ka mēs tagad nesākam raudāt, nesākam brēkt, jo mums gribās. Bet, ka mēs sakam, labi, nekas. Tāda īsa frāzīte, ko bērns var būt saprast, tas nekas. Un tad mēs ejam un meklējam citu kaut kādu mantiņu, ko mēs varam paņemt un novērst šo te uzmanību un arī iepriecināt šo bērniņu. Jo viņš ir darījis pareizi. Tas pats arī ar lielāko bērnu, ka viņš nāk, jo viņš ir spēcīgāks, viņš ir gudrāks. Viņš nāk un grib kaut ko paņemt. Tas, kas bieži, ko mēs esam arī novērojuši mūsu bērnos, ir, ka vecākais var nākt un ņemt kaut kādu citu mantiņu, kas varētu būt interesanti, un piedāvāt. Vai tu gribi šo mantiņu, un tad es varu paņemt to, kas tev tagad ir. Un bērniņš var teikt jā, un bērniņš var teikt nē. Un samierināties ar to, ja viņš saka nē. Bet, ka mēs neraujam nost, nekad nedrīkst raut tik līdz kā raušana, tad mēs iejaucamies tur un neļaujam to. Un tad varbūt arī, ja tur eskalē šī situācija, tad mēs iejaucamies arī ar disciplīnu. Bet tas tāds praktisks tāds piemērs, ko man liekas, kas ir svarīgi to jau mācīt un īstenot. Bet tas, protams, prasa ļoti lielu vecāku ieguldījumu. Tas nozīmē, ka tu esi pie saviem bērniem daudz. Un īpaši mazā vecumā, man liekas, man bail teikt kaut kādas robežas. Varbūt tas ir arī individuāli, bet
tas, ko es šobrīd redzu, ka līdz tam, ka man mazākiem būs 2 gadi, es viņus nevaru atstāt vienus pašus aiz aiztaisītām durvīm istabā. Vispār. Tas izklausās ekstrēmi, bet tas ir tas, ko es esmu novērojis, jo ja es neiejaukšos, tad tur tā dabīgā lieta ir džungļu likumi, stiprākais uzvar, un tad tās sēkliņas labās tiek nomāktas ar nezālēm, diemžēl. Tas nenozīmē, ka viņi nekad nevar spēlēties divatā. Tas nozīmē, ka vienkārši turtiņas vienmēr ir vaļā, tā ka es varu ik pa minūtītē varbūt paskatīties uzmest aci. Kas ir apnicīgi vecākam? Jā. Kas ir varbūt neērti un nogurdinoši, bet tas ir ļoti svarīgi. Vismaz tā ir maniem bērniem. Varbūt jūsu bērniem ir citādāk, protams, bet tas, ko es esmu redzējis mūsu pieredzē. Jā, un man šeit nāk prātā vēl viens citāts, es neatceros gluži, vai tas bija tieši šeit arī iekļauts, bet kaut kur lasīju, ka līdz 3 gadu vecumam, ja mēs runājam par konkrētām robežām, māte ir bērna prāts, saprāts. Un līdz ar to, kā tu vari atstāt bērnu bez prāta, sanāk. Jā, jo tas tā ir, ja tu viņu vienu atstāji, vai ne? Tad viņš ir bez prāta, sanāk, ja tu esi viņa prāts. Ja, tā kā tas tāds arī ļoti praktisks, tāds, apgrūtinošs nedaudz padoms, bet tas ir atvieglojošs padoms lielajā mūža griezumā. Jā, un sākumā tas ir jau ļoti tā, ka ļoti daudz ir jāiesaistās, bet kad tas bērns jau ir to saprats, ka tie abi bērni, vai 3 vai vairāk, vai 10, vienalga, kad viņi pie tā jau ir pieraduši, tad tev arī nav tik daudz jāiejaucās. Tad tas ir būtībā ieguldījums nākotnē. Jo sākumā tev liekas, ka tev ir visu laiku tur jābūt, un tev visu laiku ir, un es teikšu, ka ir vieglas dienas un ir grūtas dienas. Un tikai tāpēc, ka ir varbūt grūtāks posms, nevajag zaudēt drosmi un domāt, tēt vienmēr tā būs. Man liekas, ka tas ir visos bērna audzināšanas posmos, ka tēt tā vienmēr būs, un es nezinu, kā no šī tikt laukā. Bet ir ļoti traki. Jā, bet lietas mainās. Bērni pieaug, bērni attīstās un bērni mainās. Tāpēc ir ļoti svarīgi izturēt šos te brīžus un tad paskatīties atpakaļ un liekas, tas mirklis tā pagāja kaut kā. Bet Dieva žēlstībā viņš var dot mums pacietību arī un to īstenot un nereaģēt pašiem asi, jo arī tas ir, kad tu redzi varbūt tādu netaisnību, vai nu pret mazo, vai arī pret lielo, tā varbūt netaisnība kaut kāda, ka mēs tā kā reaģējam mierīgi un ne pārāk agresīvi, varbūt var pateikt. Bet tā ir tikai Dieva žēlstība, kas var mums palīdzēt mūsu ļaunajām sirdīm, būsim tā atklāti, neiejaukties ar kaut kādu aizskaitinājumu, dusmām. Un es nesaku, ka mums ir perfekti, kā tas nav, bet vienkārši tas, pie kā mēs strādājam, ko mēs redzam, kas ir svarīgi. Un šeit arī varam iedrošināt un pamudināt arī katru no mums, mamām, izlasīt arī grāmatā Adventistu māja, 32. nodaļu, kuras nosaukums ir Kā pirmie aizņemiet sirds dārzu. Un tas ir principā tas, ko arī tu pieminēji, nezāles sēkliņas, jeb tas ir tas, ka mēs esam pirmie, kas tur kaut ko sējam, jo, ja nē, pat viņiem esot mājās, pat viņiem divatā spēlējoties, sēklas sēs kāds cits. Un kā ir tajā līdzībā teikts, ko Jēzus arī stāstīja, to ienaidnieks darīs. Tā kā neļausim ienaidniekiem sēt šīs sēkliņas, pirmajos gados tas ir vieglāk, tāpēc cik vien iespējams centīsimies tos atbrīvēt, lai tie būtu veltīti, cik vien iespējams mūsu mazajiem. Jā, un atcerēsimies arī to, ka mūsu bērni nāk no mums pašiem. Un ja mums ir kaut kādas pašiem rakstura problēmas, tad tas ir kaut kas ir ļoti iespējams, ka tam bērnam arī būs. Un, protams, tās ir varbūt tās, kas vairāk kaitina savos bērnos, ir tās, kas tevī pašā ir. Pie tā ir jāstrādā, protams, arī ar sevi pašu, bet mēs jau to pašu nevaram izdarīt, būsim reāli. Mēs varam lūgt Dievam, lai viņš mums palīdz šajā situācijā. Un tad mēs lūdzam Dievam, lai tu man palīdzi ar šo tur dusmām. Kā jums liekas? Vai tad jums pēkšņi pazudīs dusmas? Tad Dievs jums dos iespēju ar viņām tikt galā, kas ir ļoti nepatīkami arī
Citā vietā, citā grāmatā ir tāds salīdzinājums, ka tas tā kā akmeņi, kas slīpējās. Un tie akmeņi, viņi paliks gludi, ja viņi būs noslīpēti. Bet vai tas process, ka viņš slīpē, varētu būt patīkams? Diemžēl, nē. Jā, tieši tā. Viss, kas saistīts ar bērnu audzināšanu, arī ir lielā mērā, principā pilnībā saistīts ar mums pašiem. Un kā ir arī rakstīts šī raksturvieta, ka sievas tiks glābtas dzemdējot bērnus. Ja? Tas nenozīmē, protams, ka tās, kurām nav bērni, nebūs glābtas, bet tas ir fakts, ka mūsu glābšanā bērni ir ļoti noderīgi, tieši kā tu to pieminēji. Jā, es jau kādreiz pirms man bija bērni, nācu pie tādas atziņas, kad es strādāju ar bērniem. Tā atziņa ir tāda, ka kopā ar Dievu mēs mācāmies par to, kādi ir bērni. Ka mēs domājam par to, kā mēs izturamies pret Dievu kā tēvu, ir par to, kā bērni izturās pret mums. Un kopā ar bērniem mēs mācāmies arī par Dievu. Un tad mēs redzam to tādu attiecību gan ar bērniem, kā viņi uz mums skatās, kā viņi mums uzticās, kā viņi mums paļaujās, ir tas pats, kā mums ir jāizturās pret Dievu. Un noslēgumā, lai mūs stiprina šajās tēva, bērnu un mātes bērnu attiecībās šie panti no vēstules ebrejiem 12. nodaļas, jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca un šauš katru bērnu, ko viņš pieņem. Pacietiet pārmācību. Dievs izturas pret jums kā pret bērniem, jo kur ir bērns, ko tēvs nepārmāca? Lai Dievs mums dod gudrību, kā pamācīt savus bērnus, un lai Dievs mums dod arī spēku, paciest arī pamācības, ko debes tēvs mums dod mīlestībā, jo viņš debesis nevēlas bez mums un bez mūsu bērniem. Lai tevi noslēgumā stiprina arī šī dziesma, mammu, un tiekamies jau nākamajā reizē. Klusā vietā krītu es pie tavām kājām, kungs. Sirdī savu atveru tik tev vienīgām. Man noslēpumu nav, kungs, zini domas manas tu. Visu labo skumju lieku tava priekšā visu sirdi vēlos mīlēties, ar savu dzīvi tevi iepazīt, un visu sevi tev nodot pilnībā, tev kalpot vienīgam, kā spēju man jādara, lai kalpotu es tev. Tādēļ manu raksturu es lūdzu pārveido. Ticību man vairo pat, kad ceļu neredzu. Lai paklausībā sekotu ikdienu mīļais Tēvs. Ar visu sirdi vēlos mīlēties, ar savu dzīvi tevi iepazīt, un visu sevi tev nodot pilnībā, tev kalpot vienīgi.